Labdien, mans vārds ir Juris Vanaks, es esmu tehnikas tirgotājs uzņēmumā Latraps Tehnika. Šobrīd atrodamies Kurzemes pusē. Esam demonstrējumos ar Kokarling Ultima sējmašīnu, kur ir aprīkota ar tiešās sējas kaltiem, kas dod iespēju strādāt pilnīgi neapstrādātos laukos, minimāli apstrādātos laukos. Un apskatīsim, no kā sastāv šī sējmašīna. Būtībā ir tā, ka sējmašīnas uzbūve ir samērā vienkārša. Priekšpusē ir novietota šļūce, hidroliski regulējama, ar kuru ir iespējams nolīdzināt artus laukus vai minimāli apstrādātus laukus, ja tur ir kādi nelīdzenami vai kaut kas tam līdzīgs. Tad mašīna pati sastāv, sējas daļa sastāv no 5 rindām, riteņu un kaltu. Ko uzreiz var minēt, liels pluss šai sējmašīnai ir tas, ka dēļ šiem riteņu no 5 rindām riteņu, kuri ir visā darba platumā, tas dod iespēju strādāt arī ļoti mitros laika apstākļos, jo viss mašīnas svars izdalās uz šiem riteņiem, kas nodrošina to, ka mašīna negrimst. Tad šeit mēs varam vislielākais uzsvars šai jaunā tipa kaltam ir šis 15 mm platais kalts, kurš ir spējīgs sagatavot gultnī sēklai, ievelk stingru pamatu, lai sēkla dabūna ļoti labu kontaktu ar augsni. Tālākais aiz kaltu rindas ir izlīdzinātāja zaru rinda, kas nodrošina vienmērīgu sēklas pārklāšanu ar augsni. Un pēc izlīdzinātāja zariem ir 530 mm diametra veltņi, STS soil to soil veltņi, kur nodrošina ļoti labu pieblietēšanas spēku, lai nodrošinātu ļoti labu kontaktu sēklai ar augsni. Un aiz veltņiem ir rinda ar ecēšu zariem, kuries iespējams ir arī regulēt piespiešanas spēku viņiem. Kā varu minēt, arī tieši šī sējmašīna ir aprīkota ar sīksēklu sējmašīnu, kas ir Kokarling Speedrill, ar 400 litru tilpumu, kas nodrošina iespēju sēt rapsi, piemēram, rapsi un lielajā tvertnē ievietot minerālmēslas. Protams, ir pieejama arī sējmašīna, kuru var aprīkot ar dalīto tvertni, kas ir sēklai minerālmēsliem, un vēl pievienot klāt sīksēklu kasti. 400 litru sīksēklu sējmašīna un 3300 litru galvenā tvertne, kas dod iespēju pilnvērtīgi strādāt un nepildīties ik pēc dažiem hektāriem, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu produktīvu darbu. Tā kā tas būtībā ir galvenās lietas par Kokarling sējmašīnu. Ja jums rodas kādi jautājumi un vēlaties kaut ko uzzināt tuvāk vai varbūt pieteikties kādam no demonstrējumiem, sazinieties ar savu reģionālo tirdzniecības pārstāvi. Paldies jums!